Močījām pa bungām, gliežam pa stīgām. Skaļa mūzika, trakošana uz skatuves un nedaudz ironijas. Tas ir sava veida protests pret notiekošo. Būt brīviem un neatkarīgiem, to pauž roka mūzika. Pēdējo gadu laikā arī Ludzā jaunieši pievērsušies tieši šim mūzikas stilam. Katram jaunietim patīk kaut vai kādas roka dziesmas, bet tas tagad ir populāri, jo roks tā ir arī kultūra. Tā atbrīvota, lai būtu brīvākam. Visi rokeri mēģinājumā pat varēja redzēt, ka viņi visi ir atbrīvoti jautri un viņiem pašiem tas ļoti patīk. Es personīgi esmu saskāries ar to, ka mūsdienās jaunieši nezin, ko darīt, nezin, kā pavadīt laiku. Man personīga mūzika ir visideālākais veids, kā var pavadīt laiku, jo mūsdienās ir tas stereotips, ka daudzi sēž pie datora, tas liekas jau mazliet stulbi. Rokmūzikas koncertu organizatori bija Ludzas jauniešu kluba dalībnieki, kuri rakstot projektu ieguva līdzekļus skaņas aparatūras iegādei. Uzskats, ka rokmūzika ir cieši saistīta ar alkoholu un dažādām negatīvām izdarībām, ir mīts. Jaunieši apgalvo gluži pretējo. Piemēram, dusmojos, paņēmu gitāru, paspēlēju un nomierinos, jo dusmās uz gitāras nav iespējams nospēlēt kaut ko labi. Man tā ir ideoloģija, tāda rokmūzika. Jā, Kāda tieši ideoloģija? Ko tas tev nozīmē? Ideoloģija. Atteikties no dažādiem standartiem, kas pastāv sabiedrībā, parādīt sevi, parādīt, ka tu esi aktīvs jaunietis, parādīt sevi no labākās puses. Jaunieši arī pārējiem jaunajā gadā novēl jaunības maksimālismu, uzdrīkstēšanos un drosmi, jeb rokmūzikas vārdiem sakot. Esiet uz viļņa un kaifojiet no stīgām un skaņām.